Labs vakars, kungi! Esam ieradušies Andrejsalā. Esam ieradušies Andrejsalā, kā parasta vēlapēt, protams, kā bez tēma oliņš, kara kuģīšs. Skaista atmosfēra, skaists laiks, mugursom līdz. Nu, tagad, ko mēs darām Andrejsalā tagad, pamācība Andrejsalās tātad mēs noparkojam kaut kur veļāgu. Protams, ne jau kā skūters, kaut kur pagadās ūdeni iekšā, vai uz jumtiem. Mēs noņemam mugursomu, atrodam piemērotu vietu, kur mums piesēst. Kas ir mugursomā iekšā? Andrejsals obligātais komplekts, vai ne? Jā, tad mēs attaisam mugursomu. Kas mums šodien mugursomā? Tērvetes alus. Labi. Lido speciālais. Nu, drīkst jebkura veida alus atrasties mugurenē. Nu, tas ir pēc vēlēšanās, bet nodara arī slēdzen. Mājas atslēgas arī nodara kādreiz. Jā, un jā, kaut kur pazuda. Ir tāda lieta, nu kā kurš var, parasti džeki jau iztiek, bet šitais verķis nodara, ja meitenes parādās Andrejsalā un atstiek kaut ko ne alus veidolā. Vīns vai kaut kas netik viegli attaisāms, tad arī mēs varam pielietot šo līdzekli. Tā. Ko mēs darām tālāk, ja? Tagad storija. Vēl mēs apsēžamies, piemeklējam vietiņu. Droši vien, ka alus jāliek kaut kur te. Kādreiz jau kāds padzerts alus ir. Kādreiz kāds arī kaut ko sasit. Tiem ir īpašais sveiciens. Ejiet jūs visi kaut kur. Gribas pateikt, nu, tagad jūs sitēji paminieties pa turieni paši. Tie, kur sadalzi, viņiem vajadzētu tagad soda akciju izrakstīt. Pašiem mīties pa turieni. No, to mēs neapspriedīsim, tas tāds sveiciens visiem smadzeņu apdalītajiem. Reku, tad mums parasti šāda mazu lietiņu līdzi. GBL. Un viņa atmosfēras radīšanai. Tā. Tālāk mēs apsēžamies, ja? Mēs tālāk darām. Mēs apsēžamies, mēs attaisam alu. Var pret malām attaisīt, kā kuram ērtāk. Bet galvenā vēl ir tāda. Mēs ar sevīm paņemam, savācam, noliekam maliņā visu. Un mugursomu, kāpēc noderēs jums? Pagaidām mugursomu nenodara. Tiklīdz šie dzērieni tiks iztukšoti. Mēs saliekam smuki somā, saliekam miskas un aiznesam 50 metri kaut kāda attālumā ir miskaste. Tas ir atkal sveiciens visiem, īpaši apdalītajiem. Un tālāk, vienkārši mēs baudām vakaru un atmosfēru, jo, domāju, un mēs baudām uzvaru, jā, protams. Latvija, Lietuva 98, 63 pasaules kausā pa 5. vietu. Latvija, kā bija rakstīts, iznīcina Lietuvu, jā. Pārbaudenē viņi mums iepotēja, nu, mūsējā pota izrādījās daudz skaistāka, tā ka mēs varam oficiāli saukties pa Baltijas čempioniem. Un ko mēs šodien darām? Mēs atzīmējam, un mēs atzīmējam prātīgi. Mēs vienmēr pa pilnīgā vafelē, es sevīm visu savācam. Tā ka, peace. Visu labu līdz nākamam video.